So it's my podcast. Pagaid, klāt, vai? Zinu. Okay. Pagaidi. Jāsaka, jā. Pagaidi. Kas, tu jau Pagaidi. sāc? Pagaidi. Nav nekur jāskrien. Mums ir tipsīšas pauzes uz mikrofonu. Cerams, ka tas neietekmēs skaņas kvalitāti. Jā. Kas ir noticis, ka par šo brīdi, kamēr mēs esam uztaisījuši, kamēr mēs neesam uztaisījuši, pa šo starp brīdi, kas bija starp iepriekšējo sēriju un šo sēriju. Rinaldiņ, kas notika? Ko mēs esam sākuši darīt? Mēs esam sākuši iet uz cold plunges. Mēs ejam uz Daugavu un peldamies katru rītu. Mums ir ļoti labi video Instagramā pagaidām, bet visticamāk arī būs arī Neviens YouTube. nevar atklāt, kur tas TikTokā. atrodas. Jā, nekādā Tīpaši, ja tu veidā esi vispār. rīdzinieks. Jā, rīdzinieki nekādīgi nezinās To to māju, vietu. kas aiz muguras tam vidīkam, to Jā, neviens to nezin. vispār nevar pateikt. Bet, karoči, mēs ejam. Jā, mēs ejam cold plungeot. Katru rītu mēs ejam Un tagad peldēties. jau 5 dienas pēc kārtas mēs to esam Jau ir izdarījuši. 5. diena, jā. Un es nevaru tie rīti visdrausmīgākā lieta uz pasaules. Es nesaprotu, kāpēc viņi tik annoying. Es nevaru ciest Tā- to, ka es no rīta pamožos un man ir tāds bļaģ, tajā fucking stulbē ūdenī. Jā. Man ir tāds, es izdomāju jau kaut kāds 5000 iemesls, kāpēc neiet. Un es jau tev rakstu jau telefonā, ka es nebūšu. Un tam man tāds jāpagaida bišķiņ kaut kāds 10 minūtītes, jānomierinās. Un tam man tāds, ok, tagad jau es varu sākt vilkt drēbes. Es tā nevaru izturēt to stulbo ūdeni. Ir Man viņš tīpaši tā jau līst. besijārā. Tas ir visbriesmīgākais, kas vispār var būt. Kad tu tur ej iekšā, tad ir tāds, tad pat īstenībā tas brīdis, kad tu ej iekšā, tad jau ir jau. Jā, Tad jau viss, tad tu vienkārši ej iekšā. un dari to un centies vienkārši to izdarīt. Man tajā brīdī tā kā velk drēbes nost. Tā Jā. man tāds, ok, ja jau es esmu pliks, tad jau, ko tu vairs. Jā. Es esmu ārā ziem vēl. Jā. Ir bišķiņ. Man visvairāk besījā tā viss, tā padarīšana no rīta. Tieši tā sajūta, ka tu pamodies. Un tad tāds, Tā ir vissāpīgākā lieta. uz fucking pasaules. tagad būs jāiet peldēt, jau tā jau augsts, es pamožos nosals no rīta. Un vēl Tu nedrīkst gulēt, tev jāiet peldēt. Ir. Ak, Dievs, tas ir tik Bet tās briesmīgi. sajūtas, tā, ka Bet tu tagad tu aizej. pēc tam to esi izdarījis. Ak, Dievs. Tīpaši tāpēc, ka mēs teicām arī, ka mēs to gribam izdarīt. Jā. Un tagad, kad mums tas ir jau 5 dienas jau pēc kārtas, bet tas iedod tādu beigo ritmiņu. Man ļoti patīk. Jā. Ir Ir tāds uzreiz. vienalga, ko tu vienkārši celies augšā un ej. Jā, un perfektākajā gadījumā pēc tam. Pēc tam mēs visu šīs dienas esam pēc tam gājuši uz pirti. Un pēc tam, ja perfektākajā gadījumā pēc tam aiziet uz džimu, Un tad pakačājās. Jā, un tad uz pirtiņu. Vai Un arī tad ir tikai vispār. pirtiņu, bez džima, bet tāpat tās ir baigi Un labi. tad ir tāds miers uzreiz. Mums arī mēs šodien sēdējām pirtiņā. Mēs tur kaut ko runājām, bet tad vienā brīdī vienkārši aizvērās un tāds sēž un bauda. Jā, Un neko vairs nevar pateikt, tāpēc, ka tu vienkārši vairs nevari. vienkārši siltums. Tas ir reāli, tas, Vienkārši. cik ļoti tev patīk siltums pēc tam. Tu esi nopeldies tajā augstajā ūdenī un tā pirts. Tā ir vienkārši viena no most satisfying lietām vispār. Man šodien reāli bija tā, ka es negribēju iet ārā. Es vienkārši sēdēju tajā pirtī. Man ir grūti, man ir karsti, bet tāpat es gribu vēl. Ir tik labi. Es arī vienkārši izjūtu. Jā, Man tā vienalga. sajūta bija vienkārši fantastiska. Nu jā, tā kā aiziet vēl uz džimu. Un viss beidzās ap kādiem, nezinu, tur 11, 12, kad tu izēji ārā un tu sāc dienu, un tu jau esi tik daudz izdarījis tādu sajūtu. Jā, Nu, jā reāli. Jā. Tā, piemēram, parasti tāds, ja tiešām nav nekas jādara pa dienu, tāds, tu pamodies kaut kādos, nezinu, 10. Vai. Tu tāds pamodies 10. Es pirms šitā modos kādos 12. Tas vispār ir vienkārši pilnīgs ārprāts. Bet, tāds, jau visu dienu jau liekas, ka jau ir beigusies. Ja tu esi gulējis ilgāk par 12, tad vispār ārprāts. Tā sajūta tāda, ka, Visu dienu jau viss sačakarēt. ir sabojāts, visu dienu ir pagājusi, nav vairs vispār, tu neko vairs nevar paspēt izdarīt, tā kā vienkārši jāpadodās un vienkārši jāčelo visu dienu. Bet man ir tāds prikals, ka es esmu gājis gulēt pēc tam. Jo es esmu vienkārši pamodies tajos 8, es izēju to džimu, visu šitā, te man tāds stundiņa aizēju mājās pagulēt. Jā, Tāpēc, ka es vienkārši nevaru izturēt. Bet tas ir tāpēc, ka mēs ejam pārāk vēl gulēt.
Maybe. Man vismaz es jūtu, ka man tā ir, ka man tas miegs nenormāli nāk tikai tāpēc, ka es vienkārši pārāk vēl, lai gulētu kodos vienos, fucking, pusvienos, 12. Tas, ja es eju 11. gulēt, perfekt. Es pamožos no rīta, tāds, aiziet tajā cold plunge, pēc tam pirtiņ, džims pirtiņ. Arī atkarīgs, vai tu no iepriekšējā dienā kaut ko dzēri vai kurī. Vai... Arī, jā, tas gan, jā. Tad ir daudz grūtāk, jā, daudz grūtāk. Bet tad ir tāds, tad tu vēl vairāk negribi piecelties, bet tad ir tāds, tāpēc, ka es izdarīju to vakardien, man vajag šito. Tas ir perfektākā gadījumā, ja tu neesi kaut kāds pusī, kas grib sev vienkārši žēlot visu laiku. Nē, es vakar tusēju, es nevaru iet uz cold plunge tagad. Man grūti ir. Man šodien pohiņi ir, es nevaru iet uz cold plunge. Nē, tieši tajos brīžos ir jāiet uz cold plunge. Jo paliks vēl sūdīgāk. Jā, tu gribi visu dienu justies sūdīgi, miegaini, gulēt, neko neizdarīt, vai arī labāk izglābt vēl to dienu pēc tavas tusēšanās, aizej, nopeldies kārtīgi, pirtiņ, perfektākajā gadījumā džims, un tad ir vispār perfekti. Tu jau esi izdarījis jau pusi no visas dienas, un tu jau esi labāks. Pat ja tev pohiņi nav izārstēti, tu jau jūties labāk par to, ko tu izdarīji. Tu jau jūties kā labāks cilvēks. Ir arī tas, ka vienkārši jau es jūtos baigi sūdīgi pirms mēs šito te gājām, un tik līdz mēs šo sākām darīt, man bija uzreiz tāds, jo šitais ir tas, ko mums vajag. Šitais ir tas, kas man vajag, ko es gribu, kas ir tas, kas man ieved pareizajā tajā visā ritmā, un uzlabojas garstāvoklis, man ir vairāk motivācijas, un vienkārši. Bet man palīdz arī, ja tā diena sākās tāda saulaina, ja no rīta ir tāda saulīta. Šodien bija tāds lietas, pilnīgi krustgāzes. Šodien bija visbriesmīgākais laiks vispār. Mēs tāpat tās iegāja iekšā, bet tur jau arī līdz ko tu esi pliks. Ko tad tu tur aizgājis, speciāli aizbraucis uz turienu un tagad tu tāds neiespēkšņi. Tas vispār absurds. Bet jā, mēs to izdarījām, mēs to darām. Un mēs taisam viģiks. Jā, bet neizskatās, mums, man liekas, jāuzliek, ka tur kaut kāds 1 grāds, parādās grādiņas, varbūt kādam izskatās, ka ir silts. Un tur nav silts. Mums vajadzētu apskatīties, cik ir temperatūra. Ir ļoti Daugavā. Augsts. Mums vajadzētu termometriņu. Vajadzētu termometriņu. Mēs varam ķermeņa termometru ielikt un saprast, cik ir. Šo nerādīs -1 grādus. Bet ūdens nav mīnusos. Jā. Maksimālais 1. Jā, pareizi. Nē, mīnusos nebūs. Jā, nebūs, kad -20, jo man liekas, ka viņš ir -20. Viņš ir kustīgs. Tikai skāpj iekšā, man reāli liekas, ka man ir -20 grādi. Viņš moško var aiziet līdz kādiem -3, bet tāpēc, ka viņš laik kustās, viņš nesasalst. Bet tā ūdens nevar aiziet zem 0. Viņš nevar aiziet zem 0. Viņš sasalst. Ne, viņš sasalst. Jā, viņš sasals, bet tu, piemēram, ledu nevar tik uztaisīt tik augstu, ka viņš kaut kādā -30 grādi. Ir tie dry ice, tas -80 kaut kādi grādi, kad tu uzlej tādu uz puķītes un viņas reiz sasalst. Tie ir -80, bet tas ir kaut kāds nitrogen, tas nav ūdens. Tas nav... Tas ir kaut kāds gaiss, kaut kāds skābeklis, slāpeklis. Es nezinu, man liekas, ka tas ūdens reāli ir vismaz kādi -2 grādi. Man liekas, ka viņš ir kaut kādi 5. Maš kaut kādi 3 grādi. Man vispār, ja godīgi, man tā kaitina, ka cilvēki man paprast tāds, cik grādi ārā ir? Man tie grādi neko vispār neizsaka. Jā? Man nav ne mazākās nojausmas. Es neredzu atšķirības starp kaut kādiem 14 grādiem un kaut kādiem 16 grādiem. Tā, jā. Bet vai tev vajag vilkt džemperi, vai tev vajag vilkt jaktu? Es nesaprotu. Es nezinu, cik grādiem jābūt, lai man būtu jāvelk džempers vai kā. Jā, viss atkarīgs no tā, cik vējš pūš arī. Viņi neko neizsaka. Jo citreiz man ir tāds, es varētu iziet to džemperīt, bet tāpat tās augsts ir. Man tāds nožēloja, ka es nepaņēmu jaku. Jā, tu vienīgais, ka tā kā ir ritīgi karstais, jūt, ka ir kaut kāda +30 grādi. Tā kā ir plikt dinduli skried. Bet tā kā ir augsts, ir kaut kāda, man tāds, Dievs, šodien es kaut kāda -20 grādi, tāds ziemā es eju, tāds pasas -11. Jā, tur atšķirība. Starp tiem mīnusiem vispār nav. Un tad cilvēki prasa, cik tā grādi ir? Cik tā šodien grādi bija? Es vispār neskatos, tā kā ir ziema, es neskatos vispār, cik grādi ir. Uz telefonu. Man interesē, es vasarā visu laiku skatos, vai nākošā diena būs kaut kā 27 vai nē. Jā. Tā, lai tu vari zināt, vai kaut kāda beach day vai... Bet cik grādiem jābūt, lai tu vilku kraklu ārā? Ja tad ej kraklu ārā, kaut kādiem +20? Vismaz +20, jā.
Plus Nu, es ticu, 18 ka kaut nedēļas. kādos 18 var, ja nav vējš. Jā, Jo citreiz karsts paliek. Ja tīpaši, ja tu kaut ko dari ārā. tā kā itin kaut kāds vējš. vēl Nē, nu, ja visu tu sabojā. sporto, tu vari arī 5 grādos vienkārši iet ar krekliņu un šortiņiem. Nē, nu jā, sportojot, jā, vispār galīgi čau. Bet nu, tas arī brutāli. Bet jā, cold plunge izdarīt. Un vēl turpināsies. Kamēr būs augsts, tas challenge ir, mēs ejam katru rītu. Bet mums Un vajag kamēr visu, mēs mums ir vajag Latvijā. visu gadu šito darīt. Mums vajag arī tā kā silts ar tajās pašos cepurītēs, tajos pašos cimdiņos, ārā plus 30 grādu, mēs tāpat tās ejam peldēties. Tāds, Tur vajag aizvien augstāk un augstāk ģērbties. ak, Dievs, cik augsts. Mums tāda Tāds visu- veipiņa mutēs tā. Tad maziņi Tipa bērniņi dūmiņi. tur tādi peldās, tā kā tos peldariņķīšos peld. Mēs tādi, tāds skolplāņi šodien ir ļoti labi. Šodien bija Tur rītīgi labi. rokas virs ūdens. Jā, cimdiņiem tāds viss, jā. Lai nesasalst. Tas čībiņš. Tās čībiņas, viss, jā. No, tas īstenībā ir rītīgi labi, ka tās čībiņas ir. Jo tik līdz tev ir tās čībiņas, tad uzreiz tik daudz vieglāk to visu izdarīt. Tas Jo- ir neiespējami. Ja tev Jo ir toreiz mēs darījām ar plikām kājām. Jā, Tu mēs pirmo gājām, reizi mēs iegājām plikām kājām. Tad bez ziemā rītīgi. vienkārši tu izjāri tās. Oh, Es pat tu netiku. liekas, ka kāja pirkstiņi nokritīs. Es tiku līdz vēderam, es nevarēju neko vairs izdarīt, jo es nejūtu vairs kājas. Man bija tāds, man jāiet ārā, un vēl to ceļu visi jāiet. Jā. Tā ir atšķirības starp kaut kādu Man cold arī- plunge, kas ir tādās vanniņās, un cold plunge, kas ir tur. Tev jāieiet no sākuma līdz turienei. Tad ir tur jāpietupjās, ja tu Jā. neesi līdz. Un tad jākāp vēl ārā, ja tu jau mirsti nost, tad tev tāpatās jāiet tas ceļš vēl atpakaļ. Jā, nē, nu, Un tad vēl man arī vējš. personīgi man arī ļoti patīk, ka ir kaut kādas šķībiņas, kad es nejūtu to, kas ir zem ūdens, jo man ļoti nepatīk, ja es uzkāpu kaut kam virsū, ka es Kādai nezinu, gļotai. kaut kam pretīgam. Kaut kādam Man ir Loch bijis, ka es Ness jūrā pavasarī kāpu iekšā un uzkāpu butei virsū. Es vienkārši apdirsos uz vietas. Bļās, tas tik fucking bailīgi. Tas pēkšņi kaut kas tāds ļumīgs. Tu uzkāpu un viņš aizpelda projām. Tas ir vienkārši briesmīgi. Bet jā. Vispār tu peldi šitā te un tev kāda līdera. Man ļoti patīk. Man liekas, tas tāds superpower, ka tu uzvelc tās čībiņas un tu ej iekšā. Tas vispār Liekas, ka viņas tev nejūt. protektē. Jā, viņas protekto, tu nekam nevar uzkāpt, tu nekas nevar sadurt kājas. Tas, kas tu zini, tur kaut kādā bomā ar sametuši iekšā kaut Viņas kāds neslīd stikla arī. pudeles vai kaut ko, nezinu. Ārā. Es domāju, cik daudz visādi līķi peld Daugavā. Kā viņi, nu jā, viņi visi tur ir pa vidiņu kaut kur. Gan jau kaut kādi mafīnieki viņus tur met iekšā. Nu, tur ir, Bet ir, gan jau Es vēsturiski tur ir visvairāk. es nekā domāju, dejebkur 100 citur. punkti tur ir kaut kādi. Nu, kā arī bijuši, kaut cik tur nav kāds- lekuši iekšā. Nu jā, kaut kāds skeleti jau nu tur toču ne ir, bet es domāju tāds. Tur 100 punkti visādi sketčī lietas. Iedomājieties, tas nāk viss tā upe, viņi kaut kā atskalo no kādas Krievijas, viņi iet cauri tur, Jā. kur tur Krievija, tāds visu to ceļu viņi var atskalot kaut ko. Bet ir tas, nu jā, Daugava jau atšķirās. Kaut kur jau viņi ir maziņāk un kaut kur viņi iziet cauri kaut kādiem krūmiem. Tad tur paliek visi tie līķīši. Kur tas bija? Es kaut kur dzirdēju, ka kaut kāds romiešu tās koinas var atrast. Talsos ezerā? Ne, kā viņas ezerā nonāk? Vilkmuļš ezerā? Ai, Nē, tie nē, bija nē, Vikings. upēs. Ezeros nekādīgi tur nevar būt. Upēs tieši, nu, ka ir kaut kā atskalots. Bet, jā, man liekas, ka Latvijā kaut kādā, es nezinu, vai Gaujā vai kur. Mums vienkārši kaut kādā veidā kaut kas ir. Tur Tur kaut kā stāv atmiņā, ka kaut kas man šis, kaut kur es esmu dzirdējis šito, ka Ja var tev būtu- atrast kaut kāds romiešu monētiņas vai kaut ko tādu. Ja tev būtu Kad- iespēja izsūkt visu to Daugavu, tur ļoti daudz ko varētu atrast. Bet, nu, man liekas, pārsvarā tur būtu tikai mēsli. Tur būtu pat grūti caur to visu saprast, kas tur vispār ir. Jā. Ar metāla detektoru tur kaut kāda mašīna, vienkārši kaut kāda mocīta atrod. Rets. Tagad, kur tur kaut kādā Amsterdamā tur viss pilns ar kādiem riteņiem iekšā tajos Latviešiem. kanālos. Latviešiem nav kaut kāds kanāls, kas skatās Daugavu un kas tur iekšā ir. Kad nīrst? Jā, Kad tu tur ienirst, tu neko tur neredzi. Viss tas jā ūdens- visi aliņi. Viss ir tāds brūns, tā kā jā, alus krāsā. Nu, tā. jā. Vasarā ir viņš Man vēl šodien brūnāks. arī es tāds gāju ārā no tā cold plunge, un es skatos, ūdens tāds reāls sarkans. Man tāds, what? Es asiņoju. Mhm. Tāds ko? Un tad tu izkāp sarkans ārā, tad tāds, ai nē, es Jā. tikai augsts esmu. Sarkanā upe. Asins upe. Bet baigi labi šitā. Nē, cold plunge ļoti labi lieta, to visiem jādara. Tas Un- ir tas tiešām. Bet man patīk, mēs tur arī vienīgie esam.
Arī jau piedāvāt, lai kāds nāk, bet pilnībā neviens negrib. Jā, Man likās, ka visiem Joe Roganiem un visu to, kas notiek, tagad tas ir šausmīgi populāri. Man likās, ka visi to dara. Tas atkal tas Instagram prikals, ka liekas, ka visi tā dara. Ka visi to dara, bet tad tu aizēji, un tad neviens tur nav, un tu esi vienīgais, un tu paprasti citiem visu tādu, ko tu dari. Jā. Man tāds, what? Tu nezini kaut kāds benefits, ko tas dod? Jā, ka cilvēkiem jūs neesat tā paukstējušies. Tas arī prasa laiku, tāds, vai tu jums nav, jūs neapaukstējaties, ka jūs katru dienu ejat tur tajā augstā ūdenī. Cilvēkiem uzreiz liekas, ka tāds ieies augstā ūdenī, ka tu uzreiz saslims. Es nekad redzēju kādu sensīšu, kas iet augstā ūdenī pēc pirtiņas vai... Ok, jā, ja tu stundas tajā augstā ūdenī, jā, noteikti tev sūdīgi būs, vai nezinu. No, tad tu vienkārši vari. Gan jau, ka ir kaut kāds noteikts ilgums, līdz 10 minūtes, gan jau ir pa ilgi jau. Bet, jā. Jā, un tas arī, ko tu dari pēc tam, tagad tu viss kā pārā no tā ūdens, ka tev uzreiz visam sausam jābūt, viss kājas, ja man būtu pirtiņi tieši blakām, un pēc mēs izējām ārā no tā ūdens un uzreiz iekšā pirtiņā. Bet arī par tām zeķītēm, par tām čīviņām. Es arī viņas vilku nost šodien, un man kūpēja kājas. Un tas arī pastāst, ka tāds viss pārējais ķermenis man ir nereāli augsts, bet tieši kājas viņš paliek tādā siltumā. Tagad tu novelc tur to čībiņu nost, arī tāds viss ir sarkans, bet tur, kur tās čībiņas, tur nav sarkans. Tur tāds viss ķermenis paliek sarkans no tā cold. Tu vienkārši mirst nost. Lēnām vienkārši, jā. Bet tad labi, jā, ja ir, ja mums tur tieši blakām būtu pirtiņi te jau vispār, kas te tur. Bet tas, ka vēl tur ir, tur nav neviens krēslišs. Tu kaut ko stāvot kājās, un tev jāapģērbjās. Un kaut kāds krusts ir, un tev tāds, baigi labi. Un tad tu visu apģērbi, viss ir slapš, un tu mēģini kaut kā tikt. Mums vajadzētu kaut kādu šo trailerīt, kas ir tās pārvadājumās pirtiņas, un vienkārši vēl badāt līdzi, un tad mēs tādi mēs būs ultimate sensīši. Jā, tad mums tas jāizdara nākotnē, ka mums būs šitais, tad mēs vilksim piekabē līdzi pirtiņu, un tad mēs vienkārši aizbraucam, kolplанžojam, un pēc tam ejam tajā pārvietojumā pirtiņā. Bet tikai krūtākās vietās. Tas, ka pārvietojumām pirtiņu nozīmē, ka mēs ar kaut kur krūtāk aizbraukt. Jā, uz kaut Aļasku. Jā, un tā visur. Mēs varam iet no ezera uz ezeru. Jā, mēs varam skatīties visus ezerus un visu laiku pirtiņās. Un tad mēs varam taisīt savu pirtiņu podcastu arī. Jā, pirtiņu podcastu vajag arī obligāti. Bet jā, mums vajadzētu. Vienīgā problēma tas, ka mums tad jāceļo tikai pa augstām valstīm, un man ļoti nepatīk augstums. Ja tu gribi cold plunge, jā. Bet pie kalniem var arī. Ja mums ir iespēja, piemēram, uztaisīt tādu tā kā dokumentālo raidījumu vai kaut ko tādu, ka mēs vienkārši braukājam pa kaut kādām ziemeļu valstīm, un vienkārši ejam ar pirtiņu visu laiku, ejam cold plungeot dažādās vietās kopā ar kaut kādiem vietējiem, tas būtu diezgan interesanti, es domāju. Es gribētu satikt visādus šos somiņus un kaut kādus šos norvēģīšus. Hofmanīšus. Jā, visādus, kas tur ir ziemeļniecīgi, kaut īslandieši, kas tur iet augstumos kaut kādos peldu. Jā, bet es gribu siltumiņu. Jā, bet ne, tā ir viena labā lieta. Ko es varu pateikt par augstiem laikapstākļiem, tas, ka mums nav jātērē naudu cold plunge, mēs aizējām vienkārši augstu ūdeni. Jā, ka mums viņš vienkārši ir. Jā, tur nekas nav jāmaksā, vienkārši iekšā. Ok, čībiņas nopērts. Jā, čībiņas. Bet cimdiņa jau visiem ir un cepurīts. Jā, perfekti. Bet eventually jau mēs varēs bez tiem. Tagad mēs būs vispār sapratuši visas tehnikas, kā elpot un kā uzvesties zem ūdens. Jā. Tad mēs varēsim būt ritīgi, ja tad mēs varēsim staigāt vienkārši plikt pa ziemu. Kas neizklausās baigi fun. Hokeju spēlēt pliku vienkārši. Tas ir more fun. Jā. Bet mums nebūs slidiņas, mēs vienkārši tādu plikām kājām. Slidināsies? Ar tām čībiņām? Jā, tām čībiņām. Tas būs safe. Jā. Tas ir normāli. Sēdēs vārtos pliks. Jā. Forši. Jā, ko? Tas pa cold plunge. Jā, mēs tagad, mums ir, tūlīt būs viss filmēšana, mēs filmēsim mūsējās omītes, mūsējās lieldienoms. Mūsējās creation, mūsējās fantasy. Jā, mūsu omu Wet fantāzijas. Wet dreams, es neteiktu. Ir. Kāpēc cilvēkiem baigi patīk to visu tik ļoti seksualizēt. Bet ne jau pa omām, tā filma, man ir wet dream. Uztaisīt viņu. Ne jau, mēs jau pārģērbušies pa omām. Jā. Tas vienkārši ir, ko mēs vien gribam, kādas joks mēs vien gribam spērt.
Jā. Mēs tagad funktierē, kādas būs tās ainiņas, un būs vajag rēcīgi. Tas būs fun. Bet viņi forši būs, tā kā filmēt. Man patīk, ka tā filmēšanas process ir tāds, ka tu pārēcies, jo ja tu nerēci uz laukumu, tad viņi taču nekas nebūs. Tāpēc, ka arī, es domāju, ka tas arī kaut kā savā veidā arī tā kā pārēt uz to, ka ja mums ir fun un mēs filmējam, ka mums ir fun, tad arī skatītājiem ir fun. Ja, tāds... Protams, mums ir ļoti specifisks humors. Noteikti ir cilvēki, kur tāds skatās, un tad viņiem tāds diezgan debīli un diezgan cringe, bet man tieši patīk tas, ka cilvēkam, kādam tas nepatīk, tas es esmu panācis to, ko es gribēju. Jo es gribu, lai cilvēki ir priecīgi un ir viņiem par ko diskutēt. Sliktākais ir tas, kas ir pa vidiņu. Jā, man ļoti patīk, ja, piemēram, ir kāda grupiņa cilvēkam, kas skatās kādu mūsējo kontentu, un viņiem ir tāds, ka tāds... Ritīgi besi ārā, kā es izskatos. Visiem, kaut kādi, piemēram, 5 cilvēki skatās mūsējo video, un viņiem visiem besi ārā izņemot vienam cilvēkam, un viens cilvēks saka, ej, tu no šies, labi, man tāds, ok, es esmu savu darbu izdarījis, man pietiek, ka vismaz vienam cilvēkam tas patīk. Bet pats galvenais ir tas, ka mums tas patīk. Jā, un ka mēs to gribam darīt. Un palielam, ja pārējiem nepatīk, ja cilvēkiem, kas to skatās, nepatīk, man pilnīgi pie vienas vietas. Jo tas jau nebūs tā, ka es... ja vienam no mums kaut kas nepatīk, jo tas ir fun mums. Tad ir uzreiz grūtāk. Zini, kā mēs to ieliekam YouTube'ā tikai, lai mēs pašērtāk tos video varētu paskatīties. Tas viss tas, mēs, piemēram, tāds uzfilmējam tos video, visas tās filmas, mēs to darām priekš mums, mēs ieliekam iekšā YouTube'ā tāds, vai cik forši apskatīties, ka mums tur tas mūsējies kanāliņš, tur tas sitcom, un tur mūsējies tas films. Jā, es pats gribu vienkārši kontentu. Es vienkārši gribu, lai es varu uz televizoru uzlikt savējos video paskatīties. Savu podcastu, mēs šito noskatīsimies. Jā, šitais podcasts, tāds, pa lielam tāds, tas ir galvenais mums. Es gribu atcerēties, kā es runāju aizvakar. Jā, mēs vienkārši sevī klausīsimies visu laiku. Nē, jā, tur ir tā lieta, ka mēs esam vienkārši nenormāli pa sevi safanojušies, un mums liekas, ka mēs esam visinteresantākie cilvēki pasaulē. Jā. Bet, un tur neko nevarēs mainīt. Un tā vienkārši ir. Bet redzēs, moškas sākšu lasīt komentārus, un tad būs kaut kāds. Tad jūs neesiet interesanti. Es sākšu katru reizi lamāšanos. Tāds, ko tu man saki? Jā, es gribu. Man gribētos dzirdēt kaut kādus komentārus, arī kaut kādus negatīvos komentārus. Tas ir smieklīgi. Līdz kaut kādam punktam, ka man apriepsies. Jā, viņi pateiks kaut ko ļoti tādu, kas ir tāds tieši ieies tajā vietā, kas ir tās sāpīgās kaut kādas lietiņas. Un tu tāds pieskarsies tieši kaut kādam vienam tam trigger punktiņam. Jā. Redzēsim, kā tas viss aizies. Bet tāpēc mēs taisām vienkārši tagad vairāk kontentiņu. Jā, vienkārši pamazām kaut kas sāksies tāpat ar šitiem cold plunge kaut kādiem vidikiem, tāpat tās mēs šitos. Jā, mēs vienkārši funktierēs. Jā, mēs vienkārši. Un būs kontents jums. Darīsim savu bullshit, būs kontents mums, būs kontents jums, būs kontents visiem. Tas aizņem, podcastiņu noklausīties, tas aizņem kaut kādu ilgāku laiku, bet tāds šortiņš un ko, ja viņš ir tur, nosties līdz galam. Šis ir tāds vairāk insights. Šis vairāk tāds insights, ko mēs darām. Jā, šis tāds nerdisms. Jā. Mums vajadzēs sākt, tā kā mēs laiž ārā, mums vajadzēs sākt kaut kādas īziņiņas lasīt. Jā, kaut kāds. Ja kādi jautājumi. Jā, kāds video. Mēs runājam par braukšanu vēl. Pa braukšanu? Uz kaut kādu koncertu. Jā, mums ir koncerts. Jā, mēs brauksim uz koncertu pēc 2 dienām. Mēs braucam uz Jason Statham koncertu. Igaunijā. Uz Igauniju. Jā, mēs esam... Un bija mega fail. Jā, jo mēs jau vienreiz aizbraucam uz Igauniju. Jā, mēs bijām nopirkuši biļetes uz Jason Statham koncertu, un dienu pirms braukšanas mēs sazināmies ar mūsējiem draugiem Tallinā, un mēs viņiem prasam, jūs esat gatavi? Jūs esat gatavi koncertam rītdien? Jūs esat gatavi rītīgi iztusēties? Jūs esat kāds koncerts? What the fuck? Tāpēc, kāpēc jūs rītdien braucat uz Igauniju? Kāpēc jūs braucat uz Igauniju? Tāds, ko mūs tur negaida? Visi jau hoteļi, jau visi rezervēts. Jā, viss jau rezervēts, viss ir jau notiek. Beigās, what? Koncerts pārlikts uz... 3 nedēļas vēlāk. 3 nedēļām vēlāk. Un mēs to neizlasīja, tāpēc, ka mums stāv Igaunisks ēpasts atnācis. Man vienkārši likās, ka viņi atgādina, ka tāds tad būs, bet nē, viņi pārlika. Bet tagad mēs īstenībā maucam uz Jason Statham. Jā, tas būs efekts.
Mēs jau bijām sagatavojušies. Es biju bišķiņ, tā kā tur tāds bišķiņ prieks un bišķiņ bēdz. Bēdīgi, ka mēs tur aizbraucam un nekas nenotika. Mēs jau tur tāpatās iztusējās, bet tas, ka vēl būs tā kā uz priekšu, tas 40 eiro, ka vēl nebija, tā ka mēs dabūs vēl izbaudīt. Jā, vispār mums ir arī 40 eiro platīt, ka es varu padot platīt. Jā, palielās. Jā. Tad, kad tu jau jāparāda skatītājiem, kas īsti mūzika. Pa labi, redz tur. Ne, uz otru pusi. Jā. Nē, tā nav. Tev rokās, tev labā rokā. Šis te. Šitā ir iepriekšējā, What came before? Pēdējā plata, kas viņam, man liekas, iznāca. Pēdējā? Jā. Tagad droši vien, ka drīz būs jaunā kaut kāda. Šitā bija 22. gada plata. Šitais ir vienkārši, šitā ir mūzika. Manā laikā. Tā ir mūzika, arī tas artwork, viņš izsās tāds AI. Es nezinu, kas tas kaut kāds long exposure vai kaut kas, bet arī tīk krūti izskatās. Un šitie paši, viņi būs Latvijā. Viņi būs arī Latvijā, jā. Mēs nopirkām jau uz Igauniju jau biļetes un... Tad viņi pateica pēkšņi, ka viņi arī Latvijā. Un tad viņi paziņo, ka viņi arī uz Latviju brauks. Mums bija, mēs viņus dzirdējām uzreiz. Iespējams, mēs arī uz Latviju brauksim, redzēsim, kāda būs situācija. Es ticu, ka mēs būsim. Man tagad ir tāds, vai es gribu pirkt vai nē, bet, ja es zinu, tur būs cik tur būs inspiring viņi redzēt. Būs arī tā. Vienkārši gribēsies vēl vienreiz. Jā, bet šitais ten ir kaut kas. Leģends. Pat šitā plata pat kā tāda jau ir arī laba. Un tagad viņiem visticamāk arī kaut kad drīz iznāks kāda jaunā plata, jo viņi vienkārši taisa tāds bangers viens pēc otru un vienkārši visu laiku skan par radio. Viņi ir atkal atpakaļ. Man liekas, ka pēdējo reizi, kad viņi skanēja tā ritīgi par radio, bija kaut kāds 11. gads vai 12. vai kaut kas tāds. Tad, kad viņiem iznāca... Bet tagad jau arī, es džimā dzirdēju. No More Idols bija, man liekas, viņiem tas debut, tas albums, kur viņi izcitās nenormāli. Un tad, jā, tagad viņi ir atpakaļ. Tagad viņi ir atkal mainstreamā. Cilvēki atkal sāk klausīties vairāk drum and bass un jungle mūziku. Tā kā jā. Bet arī man bija brīnums, arī kaut kad pagājuši, kad sāk nākt visi šitie drum and bassiņi arī uz Latviju. Igaunijā jau viņi bija, bet tagad arī tur vairāk ir. Un man no sākuma arī bija tāds, ka es neticēju, ka būs kaut kāds audiens. Man likās, latviešiem nepatīk tāda mūzika. Vispār kaut kā likās, ka Latvijā neviens neklausās elektronisko mūziku. Jā. Kaut kā vien brīdi man tā likās. Nav, ka ir tikai raps un ka ir, popmūzika, kaut kāds dons un prāt vētri tikai. Jā. Un aišpoiši. Aišpoiši. Ai, Andreja. Aišpoiši. Reins Lauriks. Jā, tādi mums tie ir latvieši. Tas ir, kas mums ir. Protams, ir jau gan jau arī latvieši, ir jau visādi DJ latviešiem. Ir visi šitie reiviņi un tādi. Jā, notiek jau tusiņi. Bet jā, man patīk, cik daudz cilvēku reāli sajiet. Igaunijā tur būs tā, ka tur nebūs kur kustēties. Jā, mēs tur bijām pirms 2 gadiem uz Subfocus vai pagājuši gadu uz Subfocus? Tas bija pagājuši gadu. Jā, pagājuši gadu. Tur reāli nebija gaisa jau no paša sākuma. Bija Subfocus un Dimension, un viņi uzstājās, un viņiem bija lielā tā kā zālē, un tur bija vienkārši pilns ar cilvēkiem tā, ka tu nevari vispār nepadējot, nepakustēties, kur nu vēl kaut kādu mošpitu uztaisīt vai kaut ko. Tur vienkārši... Tur nebija kur paiet. Tur nav ko elpot, un tad it pa laikam viņi uzpūš tādu vēso gaisu. Bet viņi patīzos, kad 1 sekundīt tikai viņi varētu atstāt. Tad tur kaut kāda fireworks un tur šitie uguņi šaujās. Tas padara sliktāk. Tas, jā, vienkārši jau tā jau, jau tā jau nav ko elpot. Un tad tu vienkārši paņem un dedzini. Jā, nē, diezgan. Bet ārā jātais šitādi. Bet tas parasti notiek ziemās un tādos tā nevar taisīt ārā. Jā, bet interesanti, ka visi šitie tusiņi, viņi notiek pa lielam pavasarī. Man liekas, ka pavasarī. Nē, jo vasarā ir festivāli. Un tad viņi festivālos iekšā. Viņi nav tādos klubos. Šitai ir tāds. Bet jā, arī mēs teicām Dimension un Subfocus. Subfocus arī būs aprīlī. Un Dimensions bija martā. Tā kā visi mauc. Viņi vienkārši atgriežas šeit. Arī K9 būs. Jā, 2 reizes pēc kārtas jau. Rudenī jau arī bija daudz artisti. Rīgā bija. 50 Cents bija. Jā. Un Busta Rhymes. Jā. No tādiem drum and bass artists bija 1991. Tad, kas tur vēl bija šitais te... Visā tie Mackie G bijuši. Coven bija. Coven, jā. Tā ir ritīgi krūti.
Tas ir forši, kad beidzot Latvijā sāk vairāk visādi šitie mākslinieki braukt. Tas ir tiešām forši. Kaut kā, bet arī, piemēram, tādi lielie mākslinieki, kaut kādi, tā kā netieši EDM, tad redz arī kaut kāds 50 cents un tādi, tas arī diezgan crazy, ka viņš atbrauc uz Latviju tāds, Tas bija vispār negaidīgi. Tas bija ļoti negaidīgi. Un arī, es domāju, arēnā arī, kā tur būs un tā, bet tas sets, ko viņi uztaisīja. Jā, crazy reāli. Tas haus, kas tur bija. Jā, 50 vienkārši apsēžās un viņam tur kaut kāds striptīs dejotāji dejo uz klēpa. Latvijā šitai. Jā, Latvijā. Ko? Busta Rhymes reāli. Tas tik labi. Perfekts koncerts. Superīgi. Bet kaut kā, Bet tādi lielie mākslinieki nav baigi bieži, es teiktu. Ir šitie, EDM ir, visu laiku ir kāds. Bet tādi lielie mākslinieki, piemēram, kaut kāds, Snoop Dogs, man liekas, ka nav bijis Rīgā nevienu reizi. To vajadzēja. Man jau uzreiz gribās vēl. Ja es redzu 50, man uzreiz kaut kāda Eminemiņa gribās un tāds. Tas bija arī tāds pirmais tāds rap koncerts, kur mēs bijām tāds, es nekad nebiju, tādā ritīgā, kas ir tāds... tādā milzīgā, šovā. 50 cent redzēt, tas bija tik krut. Jā, ka viņi visam deja kustībām. Šito rociņu, tā bija vienīgā kustība, ko viņš darīja, viņš laiks tāds. Jā, kaut kā Latvijā arī viss tas tāds liekas, ka viss tādi ļoti pieklājīgi un tādas runā tādas seksuālas lietas ir tā ļoti, nepiedienīgi un tā. Viņi tur vienkārši atnāk un vienkārši izspridzina savus joks un visi pārēkušies un viņi ar savējām visiem tur seksuālajiem lyrics, seksuālajiem deju kustībām un vispārējo uzreiz viņiem pilnīgi pie vienas iet un tu skaties un tev liekas, kā Latvijā kaut ko tādu var izdarīt? Ko? Kāpēc? Tā neviens te nedara. Tas man kaitina, ka Latvijā, ja tu tiešām taisi kaut kādas, kaut ko tur, piemēram, seksuāli, tad vienmēr tas neizdos. Tas nenormāli awkward. Tas ir tik filmās. Seksains vienmēr ir vienkārši briesmīgs. Bet tu neko nevar izdarīt. Tas tikai tas smalcāk, ko tu saki, jau kaut kāds mazulīti. Dievs! Kaut kāds nobučošu tevi uz tavām lūpām, bet es jau ne jau tās lūpas. Bet ne, ja tā ņirga, tad možda būt, bet tas viss ir tik nopietni. Bet tur jau tā lieta, ka viss ir tāds... Wow, un tā meitene skatās tāds, ak, Dievs, es kūstu. Es neesmu redzējis labu latviešiem, nevienu labu seksainu. Viss vienmēr ir tāds, ka liekas tāds, kāpēc? Kāpēc tāda ir vajadzīga? Ko viņi kaut kā tagad kustina to stāstu uz priekšu vai kā? Nē, viņi ir vienkārši ielikt, tāpēc, ka režisoram tā gribējās. Bet tas krut? Nē, protams, bet vienkārši man liekas, ka tādas lietas jāmāk uztaisīt. Un viņam ir jābūt iemeslam, kāpēc viņas ir. Tad tiešām uztais tāda aina, kas actually tiešām kaut kas notiek. Ka tev vajag redzēt tos seksainas laikā kaut kas notiek, kas pavirza stāstu uz priekšu vai kaut kas tam nereāli seksīgi kaut kas ir. I guess, jā. Tāds, kāpēc tu gribētu, lai filmā visi horny? Ja tu taisi kaut kādu amerikāņu pīrāgu, ja tu taisi kaut kādu tīņu filmu. Tādā gadījumā, jā, jo tas ir atsevišķi tāds žanrs, kas ir tiešām tāds. Bet man liekas, ka viņas vienkārši ieliek, lai tāds, malač, un viss. Tāds izdarīja. Es gribu savā filmā, lai es seksainu. Es gribu pups pa visu ekrānu. Pup parādās, tur dirus redzēt. Tas, ritīgi labi, seksīgi. Tā runā tikai laukos. Tas pa lielam ir tāds, liekas, tāds vienīgais iemesls, kāpēc tu to izdari, tāpēc, ka tas vienkārši, baigi seksīgi. Tas ir tāds, tu uztais vienkārši... es nezinu, tas ir viss, lai selot to filmu kaut kādā veidā. Es neesmu īsti... Lai tev vienkārši kaut kas memorable, kaut kāds atmiņās paliek kaut kas. Arī amerikāņu filmās es neesmu baigi par tam seksainām un visu to. Man liekas, ka tas ir tāds diezgan tāda lieta, kas ir ļoti... viņai jābūt ir ļoti, ļoti kaut kā labi uztaisītāji. Seriālos ir bieži vien daudz. Jā. Game of Thrones, Sopranos. Galvas, lai viņi nav awkward. Game of Thrones tas vienkārši ir tāds, tas kaut kā liekas, ka tas viss piedara pie tās lietas, pie tās kultūras. Jā, un tā brutāli tas viss tur notiek.
Un visi tie cilvēki, viņi ir viduslaika cilvēki un viss tādā stilā. Un tas, jā, tas liekas domā tā primitīvāk un viss tā. Bet, jā. Bet to nezinu, jā. Protams, Bet tas nav baigais nekāds. Nē, jā, ja tev ir kaut kāds temptations un tu tur kaut ko čīto un kaut ko tādā veidā tur kaut kā to parāda. Un tad kāds varbūt, nezinu, no malas nofilmē un tāds, es zinu tavu secret, un kaut kā tā tas tā, jā. Tāpēc es saku, ja tas virza stāstu uz priekšu kaut kādā veidā. Nē, tas visur ir jau tas. Jā, tas arī, cik ilgi tu pavelc to seksainu arī ir ļoti svarīgi. Man liekas, ka viena no briesmīgākajām seksainām, ko es esmu redzējis vispār, tā filmās ir, tā kā bija tā Tēvs nakts, kur bija Krastiņš, bija tajā latviešu filmā par tiem ebrejiem. Un pa Otro pasaules karu, ka viņš tur slēpa tos ebrejus. Tur bija pilnīgs bezsakars. Vienkārši no zila gaisa pēkšņi viņš tur vienkārši sāk pisties. What the fuck? Bet viņš bija tāds siržlauds, viņš bija beigais tāds? Nē, tur vienkārši no zila gaisa vienkārši parādījās aina, ka viņš vienkārši pišās ar savu sievu. Kāpēc? Un tad viņi runāja pēc tam gultā vai? Nē. Jā, tad vienkārši parādīja, tur bija vienkārši dirs un viss un pišanās. Man tas likās tāds, kāpēc? Priekš kam? Tas vienkārši man tāds uzreiz jūtos vienkārši nērti. Bet tas jau ir forši. Mēs jau varam, mums nepatīk komentārus likt. Nē, es tā negribu tagad. Es varētu arī tagad pateikt, ka tas ir stulbi un tā. Bet es saprotu, kāpēc to dara. Un lai kaut kāds oms, kas saka tāds, Dievs, šito nevar skatīties. Un tad tev tāds, es panācu kaut ko. Es uztaisīju emociju. Jā, bet tas ir bišķiņ citādāk. Jā, bet tas ir citādāks. Tas ir vienkārši kaut kāds, un mēs tagad tā mākslinieciski uztaisīsim. Nē, vienkārši tas, ka man kaitina, ka filma ir tāds, viss diezgan labi, tā forši uzfilmēts, viss tur tā, un šitā, un tā pēkšņi vienkārši randomā, tā, zila gaisa, tik ļoti nevietā. Un tāds, pilnīgi, tā. Cilvēki vienkārši horny, viņiem vienkārši gribās. Viņiem vienkārši vajag. Tāds ains. Jā. Tāds, ja tā ir daba. Šito filmu jau noskatās. Tas ir visur. Šito riti labā. Bet tā neviens nedomā par to. Visiem es domāju, ka ļoti daudz cilvēku skatās, piemēram, kaut kādu Game of Thrones tikai tāpēc, ka tur plikas sievietes visu laiku var redzēt vai plikas veču. Nē, tas ir veids, kā kaut kāds cilvēks, kas galīgi negrib tādu veidu filmu skatīties, skatās to. Jā, tu pievērš uzmanību. Ja tev vismaz interesanti pa kaut ko ir. Īstenībā, jā, tas makes sense. Kad, piemēram, kaut kāda seksa ainas, ka filmās tu viņu ieliec, viņi var būt pilnīgi bezsakarīgi, bet tu viņu ieliec, lai vienkārši piesaistītu cilvēkus. Jā, tā varētu būt. Interesanti. Bet, tas nav tas ceļš, kur es gribētu iet. Nē, ir seksa ainas, tikai viņas nav. Tikai viņām jābūt kaut kā. Tas fokus nav uz tiem plikumiem. Viņām jābūt ir kaut kā justifējot. Seksa, jā, ka tur kaut kādā sakarā ir, vai, tu nevari tur beigt pisties vai kaut ko. Un tad vienkārši rāda, bet tad arī var smuki parādīt, kā uztais tā, ka tu vienkārši nevar beigt, un tad tas rada problēmu. Jā, un tajā, bet tu arī, tu parādi tikai kaut kādu vienu vietiņu, kur jūs, tikko ir bijis tas un tāds, kaut kas nestrādā. Kaut kas nestrādā, un tad tu ej pie psihologa, un tad tas aiziet tālāk. Vai esi pārsīduši, un jau cik jau stundas jau jūs mēģini, un tad saki, Dievs, kad beidzot tu beigs? Tad, jā, bet to nevajag. Tev nevajag dirs rādīt pa visu ekrānu. Jā. Tāpēc kādi jājag tur. Jā, tas ir grūtāk aktieriem. Tīpaši Latvijā es vispār nevaru iedomāties, kā šitā, cik awkward jūs set to darīt. Kad tu vēl filmē, un ka tev šitā vajag vēl vienreiz. Jā, un tad sēž tāds pliks, tāds. Un gaid kaut kādu stundu make-up. Tāds... Mums tur viss ir camera set, jā. Kas ir sound? Kur sound guy palika? Kāpēc viņš vēl nav atnācis? Un tad tāds sēž plikam pupiem, čals tur ar pliku krānu, vienkārši sēž, viņi tādu gaida tādu. Kāpēc neviens vēl? Cik vēl ilgi man jābūt? Cik mums tur vēl ilgi? Tāds jāfilmē. Tāds sēd nos, mums vēl visu dienu štāini jāfilmē. Visu dienu vienkārši pliku pimpi nosēd kaut kādā gultā un filmē kaut kādā awkward sex scene. Tas ir tik drausmīgi. Bet tas ir tas aktieru brutālisms, jā. Nē, jā. Kad tev vajag izturēt visas tās stundas, un tu esi tur plikiši. Noteikti ir cilvēkam tas patīk, kam gribās parādīt sev. Jā, tas ir tāds next step.
Es domāju, ka visas tās ainas liekas, ka tāds ošidais man dabūs kādu Oskariņu. Jā, Šitais, ja es esmu pietiekami, nu, ka es varu būt pliks, un ja man ir tāda šausmīga intīma aina. Un... Jā, mēs noskatījāmies to tur filmu, to Poor Things. Poor Things, jā. Jā, tur Emma Stone reāli visu laiku plikta tajā Jā. filmā. Un tur tās seksainas visu laiku notiek. Tur visu laiku kaut kādas Un seksainas. no sākuma es redzēju kaut ko man vidās, un tad tas ir visā filmā. Jā, tā kā tā man viss vidās, filma. okay. Tas nav nekas Bet redz, īpašs. viņi dabūja Oskaru par to. Jā. Bet tur tās ainas, viņas bija pretīgas, bet arī Tas Poor bija diezgan Things. briesmīgi. Ko tu teici, ko vispār nozīmē? Jā, ka tas ķipa tajā nosaukums. filmai nosaukums esot Poor Things, tas esot tēmēts uz skatītājiem. Ka ķipa Poor Things, tie skatītāji, kam šitais, man jūs žēl ir Jā, man skatītāji, jūs ka jums žēl. jāskatās uz šitā ten. Un tāpēc arī ir viss tās seksainas, viss speciāli tāds awkward un tāds. Jā, man ļoti, ļoti filma patika. Viņi bija ļoti labi Jā, filma. izcili. Superīga filma, tiešām vērts Tāds noskatīties. Moderns, bet ļoti dīvains. Tas man tā patīk, nu, ka ir tās visi tie specefekti un viss tas. Tas dīvainums ir tik fucking labs. Man tā patīk tās dīvainās filmas. Arī, piemēram, kaut kāds Parasite, viņa arī bija rītīgi dīvaina tā filma. Arī tāds, nu, tas weird, tāds arī tas eižanīgais prikols tāds. Arī tie labi. Izšķidās. Un viņas ir savā ziņā arī kaut kā smieklīgas. Jā. Nu, tā kā tās tēmas vispār nav. Man ļoti patīk, tās lietas, ko viņi ka saka, filmās izceļ tās awkward lietas no dzīves. Nu, kaut kāds tas awkward, tāds relatable moments, kas ir kaut kas, ka tur, nezinu, kāds ir tur pārdzēries vai kaut kas tāds, un tu tur kaut ko tur ārdies, un tur kādam no malas kaut kas nepatīk. Bet tu tieši kaut ko pakās dēļ tās Jā. dzeršanas un Jā, tā. nu tas Un viens no nožēlo pēc piemēriem, tam. jā. Nu, tāds arī, jā, tas. Bet jā, tās seksainas. Varbūt kāds režisors domā, ka tas ir speciāli. Nu, tāds es gribu, lai tagad ir awkward, bet es nekad to neesmu tā pamanījis. Man vienmēr liekas, ka viņas tur vienkārši ir. Tāpēc, ka var būt. Jā, Bet, ir. Man ir teikuši, tu gribi redzēt, šita bija viena tāda aina. Un tas ir tas, ko tu atceries. nu jā. Pārējo viss, kas tur bija. Nu, tā. Nu, tas vienkārši piesaista vairāk skatītājus. Ja mēs gribam piesaistīt vairāk skatītājus, mums vienkārši vajag visu laiku pliks cilvēks rādīt filmā. Uztais filmu par to, ka vienkārši visi pliki. Bet tad tas jau ir cits prikals. Tad tas jau ir filmas beigās, ja tev pusotra stunda iet filma, kur visi pliki, tad vienkārši tā filma ir par to, ka tas plikums nekas nav. Nu tā. Vispār ļoti Kas labi arī ideja. tajos Poor Things jau palika. Man bija tāds, jā, tās visas ainas. Tas viss arī viņiem bija. Viņiem tāds, ok, tagad atkal. Un Tas tāds. normāli, tā ir normāla diena. Viņi tur strādā pa kaut kādu šo prostitūtu, un viņi vienkārši tāds, nu jā, tas mans darbs katru dienu, tas ir noteikti. Bet tas arī parāda to pusi. Jā. Cik viņiem tas ir prosti. Jā, tas vienkārši darbs. Man ļoti patīk visas šās filmas, kur parāda tādas Kā varētu būt. visādas profesijas. Jā. Tā kā, piemēram, Pulp Fiction, viņi tur ir kaut kādi šie hitmeni, ne, bet viņi ir tie tur kaut kādi čalīši, kas Jā, ir kaut kāda labās rokas. trigger guys, tie, kas ir iet un vienkārši tur nošauj kādu un kaut ko tur vajag, ko pavēl boss, tur kaut kāds Bet mafīnieks. tā viņi savā starpā runā par kaut kādu Jā, kāju masēšanu. Jā, tāds parasts tēmas, tāds, nu jā, mums tur šodien jāaiziet, viņi tāda aiziet zarbieklauju pie durvīm, tur kaut kādu čalīt paņem, tur atšauju, kas tur, un tur tāds, Un tas un tā tad nejaušība. iekāp mašīnā un turpina vienkārši runāt tāds basic lietas. Tas tik ļoti patīk, Nē, ka kaut parāda kāda tāds, burgerī. jā, kaut kāds tāds, nu, tā kā pasniedz kaut kādas tādas crazy tādas Cilvēki. profesijas, ko tu vispār, nu, tā neko tu baigi tāds neredz un pasniedz tos brutālos cilvēkus kā tāds vienkāršs cilvēks. Un tas ir tā meta, tā, kad tu izai ārā no tā kino, un tad tu rādi. Arī jau bija mēģinājuši. Tad nelūgtajos iesos arī parādīja, kā ir filmēt. Nu, kaut kādā viņi filmē ķipa seriāli iekšā seriālā. Jā. Tas var man patīk, tas koncepts. Man vienmēr patīk redzēt to, nu, ka jūs set kaut kas, bet viņi bija izvilkt pa ilgi. Nu, jā. To ainiņu. Nelūk, tev viss ok, bet man ļoti nepatīk, cik viņi gari ir uztaisījuši katru sēriju. Viņi Izvēlk, jā. pārliek gari, tur pārāk maz lietas notiek, lai tu taisītu vienu sēriju kaut kādu stundu garu. Nu, nevienam pasaules tur kaut kāds seriāls, nezinu, kāds Game of Thrones ir bijis, ka viņiem ir sērija kaut kāda stundu gara, bet tāds, nu, viņam jābūt ir tiešām tā kā pasaules, Nu, jā, tur ir tam dialogam jābūt nenormāli labam. nenormāli interesantam. Visam kas notiek, tur ir jābūt nenormāli interesantam, un tev jāzina tas, ka cilvēkam tiešām gribās to skatīties. Jo es nevaru, es noskatos pirmo sezonu, un man vienkārši
man ir tik grūti skatīties, tāpēc, ka vienkārši katra sērija, tur tik maz, kas notiek tajā vienā sērijā, bet es esmu stundu pavadījis viņu skatoties. Tas ir tik ļoti mokoši. Tu to visu var iespiest iekšā kaut kādās 30 minūtēs, 40 minūtēs. Paskaties, pat Breaking Bad viena sērija 45 minūtes. Tas viens no pasaules labākajiem seriāliem, un viņam ir 45 minūtes gara sērija. Un viņš ātri iet uz priekšu. Bet ir tās, nu jā, tā, ka tev ir vairākas sezonas, ir tās sērijas, ko man arī stāstīja, ka ir tāds... Nu, ka ir tās, kur viņi izvēl kaut ko, piemēram, tā muša sērija, Breaking Bad. Ka viņš vienkārši visu to sēriju vienkārši muša viens sit. Bet tas arī pārsvarā tā, lai viņi dabū kaut kādu finansējumu, un tā viņi turpina. Viņiem vajag tās kaut kādas velkošās sērijas. Tas jau visos arī labajos seriālos ir vienmēr būs tās sērijas, kurās tu neko īsti neizdari. Jā. Bet nu sākums un kaut kāds tāds tur jābūt visam. Jā. Bet man nelūgtais visos bija, tas sākums bija, nu jo viņi vienkārši parāda visu uzreiz, un tur ir kontents. Tur ir vienkārši tāds viss saliek kopā. Sākums ir labs, bet jā, vienkārši tāds, nav īsti attaisnojums, kāpēc, lai tu taisītu tik garu to vienu sēriju. Tāds, tas beigās tāds to vienu sezonu nosies, cik tur 8 sērijas bija vienā sezonā. Tas beigās tu pavadīs 8 stundas skatoties kaut ko, kas varēja būt mierīgi 4 stundas, 5 stundas varbūt. Bet cilvēki grib kontentu. Cilvēki grib kontentu. Bet, es nezinu, varbūt latviešiem ar to pietiek. Bet man liekas, ka tas ir tā bišķiņ, nejauki pret audienci. Mēs kaut ko velkam garumā mācāmies, kā to darīt. Jā. Jā, protams, Latvijā daudz ko mācīties. Jo arī grūti ir izmest tā materiālu. Es ticu, ka daudziem ir tāds, ka viņi nofilmē kaut ko un viņiem ritīgi, jo viņi arī iemīlās tajā savā. Mēs arī visu laiku, tas, ko mēs taisām, vienkārši forši, tāpēc, ka tu nevari vēl vienreiz viņu rīšūtot, tu nevari viņu vēl vienreiz pārfilmēt, un tas crew tur bija, un ja tev ir ritīgi labas attiecības tur, tad ir tāds, ak, Dievs, šitais ir vienkārši ģeniāli. Bet tad ir tāds decision, ko tu vari tāds, mums jānokatoja 20 minūtes, un tā kādam ir tāds, bet šitie viss tas materiāls, bet tāds, nevajag šito, nevajag kā viņš tur iziet cauri durvīm, un tāds, uzreiz jau, kāds viņš kaut kur brauc jau. Mēs pirmo filmu, mūsu īsfilmu, pirmo uzfilmējām, un ka bija tāds, wow, tik labi, un mēs viņu samontējam, un tad mums atnāk skolotājs, mūsēs filmu skolas skolotājs, viņš ienāk iekšā, viņš tāds skatās, tāds, pagaid, kāpēc jums tik daudz viss kaut kas ir? Kāpēc jūs negriežat ārā? Šis viss ir pārāk ilgi, un mēs skatāmies, kā viņš vienkārši griež ārā. Viņš tāds mūsu, piesēžas pie mūsu filmas un vienkārši sāk griezt visu ārā. Tāds, ko tu dari? Kāpēc tu griez visu ārā? Nē, viņš jau izdzēš ārā. Tāds kaut ko mēs tur kaut kā, nezinu, cik tur stundu pavadījām, kaut ko editojot. Šito viss nevajag, griež ārā, izgriež ārā, viss. Beigās tāds pļāviens. Bet īstenībā tā, ka skatās, tagad ir daudz interesantāk. Tad ir ritms, tad ir viss, katra aina ir interesantāk, tāpēc, ka tu izgriezi visu to lieku ārā. Jo tur jau tā lieta, ja tev liekas, ka tu to varētu arī izgriezt, ja stāsts nemainās, tas ir vienkārši jāgriež ārā. Priekš kam tev vajag kaut kādu vietiņu, kur nekas nenotiek? Tagad arī tajās omās, ko mēs taisīs, es arī gribu pēc iespējas ātrāk, pēc iespējas vairāk. Lai tikai tāds, ko, tikai ko vajag. Jā, izgriezt kaut ko to, kas nav vajadzīgs. Mēs ar tām iepriekšējām omām vesels 5 minūtes dabū izgriezt. Jā. Un viņi ir daudz labāk, tā kā viņi ātrāk iet uz priekšu. Ritms ir daudz labāks. Vai die? Cold plungiš. Nē, es izgulējis. Es neteiktu, ka tas ir cold plungiš, tas vienkārši tas, ka neesmu gulējis normāli. Cold plunge. Es saku, tā kā bija kaut kādas pirmās dienas, kad es tiešām biju gulējis normāli kaut kāds 8 stundas. Tad es jūtos super labi. Tagad, kad es neesmu gulējis, un mēs iepriekšējā vakarā esam dzēruši un dusējuši. Un tad man ir tiešām, tad man miegs tiešām arī nav. Bet viņš palīdz. Viņš ļoti palīdz. Es vispār nespēju iedomāties, kas būtu, ja nebūtu šodien aizgājis uz cold plunge. Tad vienkārši tuntulētos mājās. Vispār mēs nekādu podcastu neko neuzfilmējam. Šodien būtu viss tikt atcelts, ja mēs to nebūtu izdarījuši. Un tā ir visstulbākā sajūta. Tagad tu vienkārši viss savs plāns un pilnīgi visu tā dienu izjūt. Jā, tikai tāpēc, ka tu vienkārši, man ir grūti piecelties, es nevaru pamosties. Rīts ir šausmīgs svarīgs. Jā. Bet es atkal saku, būtu tik daudz labāk, ja būtu tāds saulīt no rīta spīd. Man kaut kā arī, man uzreiz vairs negribās gulēt, man gribās iet ārā. Cik nākošais nedēļa grādi būs? Lieldienās būs 20 grādi. Tagad jau kaut kāda 18, 16 grādi. 20 grādi.
Bet tas ir. Mēs esam tikuši tam cauri. Šitā ziema Bet liekas. tāpat tā šitā, saka, man paliks liekas, ka viena no augstāks. visgarākajām ziemām. Pat visu to, kas aizbrauc ceļojumā, tas viss tāpat tās liekas šitā visgarākā ziema. Saka globālā sasilšana, bet liekas, ka tās ziemas paliek aizvien garākas un Jā. garākas. Tas ir ļoti interesanti. Bet no vasaras ir krietni siltāks palikuši. Pēdējais kaut kādos Jāņos, es atceros, ka visu laiku bija kaut kādi 7 grādi, 5 grādi, bet tagad, periods, kad bet bija tagad, ritīgi bet tagad augsts ir kaut vasaras. 25, 27. Ritīgi tāds baudāms laiks. Nu, redzēsim, kā būs šogad, bet nu jā, visos iepriekšējos pēdējos Es 5 prediktoju. gados visu laiku bijis ritīgi Mhm. silts. Labs maijs, labs jūnijas. Jā, forši. Un septembris diezgan. Nu jā, nu forši tad globālā sasilšana, superīgi. Vienkārši Vienkārši man tā patīk tas cilvēks, kas izdomāja to globālo sasilšanu. Vienkārši Tas viens nevis 8 miljardi iedomājies cilvēku. pēc kaut kādiem pāris gadiem mums augs palms Latvijā. Iedomājies, cik tas būtu forši, ka mums palmas ārā Viss dārza bez aug. smiltīs. Jā, smiltiņas mēs varam iet, un mums te būs jābrauc uz siltām zemēm. Mēs te patās vienkārši dzīvosim. Un Latvija būs siltās zemes. Un tad pie mums brauks viss no ziemeļiem, brauks no Antarktīdas cilvēku, brauks mūs apciemot. Viņi brauks un skatīsies, kā mums te iet. Un mēs te dzīvosim, kokos riekstiņas dzersim, šos kokos Man liekas, riekstu viss brauks pie pieniņus. mums tikai tāpēc, ka citur visur būs desert. Mums būs vienīgie pēdējie kaut kādi koki, kas būs Jā. palikuši. Tas ir pēkšņi Rīgā viss, piemēram, Daugavā pēkšņi ūdens paliek tāds zils un viss tāds paliek. Sāls ūdens. Jā, A, kam jānotiek? Nē, viņam jau nav jābūt sālsūdenim, lai viņš būtu zils. Jā, lai būtu clear. Jā, Ūdens. viņš nav jābūt Tas nav tas, sālsūdenim. kas attīra to visu. Nē, viņš nav. Tā kā mēs bijām Taizemē, mēs bijām uz tādiem tur. Tur bija tāda kā tāda ezeriņa, tāda, un viņi zilā krāsā viss ir. Nu, tas vienkārši, es nezinu, kāpēc viņi zilā krāsā ir. Vai tas ir kaut kāda minerāla vai kas tur ir, bet, nu, Kaut kāds klints, kaut kāda. man liekas, No ka tas ir kurienes tās siltums ietek? kaut kādā veidā saistīts. Man liekas, ka kaut kā, ja tas viss būtu silts, tad arī gan jau Vai arī Baltijas kas tev jūra. zem, ja tur ir dubļi un kaut kāds māls un kaut kas Jā. tāds, man liekas, tas arī ietekmē to. Man liekas, ka tās arī ir smilts un viss pārējais, gan jau. Jo mums reāli viss ir, Un tagad visi tie dubļi. miroņi, kas ir Daugavā. Nu jā, tie gan jau pūst, un tad tur viņi viss paliek ūdens brūns, un jā. Tāpēc Ja mēs nebūtu tie- nedzeram viņu. Jā, Mēs pēc tam ejam mazgāties. jā. Nu, interesanti, jā. Interesanti. Es nevaru sagaidīt to laiku, ka mums te palmas augsts, tas būs tik forši, superīgi. Es gribu sauļoties tā, ka mums ziemā mēs tāds, Ziemassvētku, mēs tādā ārā svinam Ziemassvētku steikrakliņos un tāds eglītēm. Tas tik Un forši. eglīšu vietā palmiņas. Jā, vienkārši fantastiski. Superīgi. Paldies globālai sasilšanai. Bet mēs gribam taisīt filmas mežā. Jā. Films. Iedomājieties, cik forši films ir taisīt vietā, kur viss gadu ir saulains. Nu, ok, labi, ir tas, piemēram, ir jau forši, ka ir arī kaut kāds ziemas ains vai kaut kas tam līdzīgs, bet Bet tas izskatās pa labāk. lielam viss filmēšana ir daudz vieglāk, viss ir daudz labāk, tā kad ir silts. Bet tad tev vajag sasteigt filmas, jo tev ir tikai mazs periodiski, ka tu vasarā vari kaut ko nofilmēt. Jā, Tad citreiz tas plots arī pakāšās. jā. Vai arī citreiz tu tā esi vairākus gadus, jā, filmu. Nu jā, vai arī tu paņem speciāli ierakstā ainu, kas ir tāda tur ziemas aina kaut kāda. Un tad mēs ziemā filmējam kaut ko. Jā, neforši. Ja mēs ies uz Cold Plunges laiku, Mm. tad tās ziemas ainas būs galīgi viegls. Jā, es nevaru sagaidīt. Cerams. Es nevaru Ceru, ka sagaidīt. tas tā strādā. Es nevaru sagaidīt Cold Plunge vasarā. Tas būs Jā. tik forši. Mums tas aktīvs, cik augsts ir, es nevaru to izdarīt. Jā. Jūrā, apufai 30 grādos. Jā, mums jāuztais kaut kāda performance, ka mēs staigājamies gar jūru, ka ir plus 30 grādi, mēs ap pufaikām staigājamies. Tas tik forši. Es vienmēr iedomājos, tā, ka man ir ritīgi karsts pavasarī, un es skatos tēkraklā, un es esmu pārsvīdis, es vienmēr iedomājos tāds, kā būtu, ja man tagad vēl pufaiki būtu virsū. Un tad tu iet vēl pirtiņā, pufaikā. Un tad tu izēj ārā, ne 30 grādi. Tāds, labi. Oh, Kas noģības performance beidzās ar to, ka viens vairs nav. jā, nosprākst. No, un tad jāturpina. performance. The show must go on. Jā.
Nē, šodien es esmu ļoti slīpī. Tas ir, mums vajag izgulēties, mums jāsāk iet laicīgāk gulēt, jābeidz šitos late night sessions. Vismaz šodien mēs podcastu laicīgāk taisam, tad šodien arī varētu būt iespēja. Bet Arī- no tas, ka iet tajos 8 no rīta tur, es nedrīkst teikt cikos. Tas, ka iet no rīta tur, tas nozīmē, ka tu vari iet no to schedule savu. Vieglāk Jā, aiziet jā. vakarā gulēt. Jā. Jāiet vienkārši laicīgāk gulēt. Jā, ja mēs ceļamies laikam vienā un tā pašā laikā, būs arī Bet vieglāk. man ir tik grūti, es esmu tāds ops, es visu laiku te pa dienu guļu kaut kā. Nu, šodien es neizgulējos, bet ir tāds, ka es pa dienu man vajag tās stundas. Ne, man arī tagad ir kaut kā, ka es laikos 20 minūtes paguļu. Nu jā. Nu es kāds 20 minūtes parasti paguļu. Un tā. Bet nu jā, šodien tas mūsējais tāds podcastiņš tāds nedaudz miegaināks. Un tāds mierīgā sesija. Parunājam nedaudz par filmām, parunājam par mūziku, parunājam par Cold Plunge. Jā, tā. Jasons Teiris, kas sekos. Pēc Jā. tam mēs runāsim. Nākošajā sērijā mēs pastāstīsim jums, kā mums gāja. Kā iet ar Romām. Šis ir Sūds uz puļu podcastu. Šis Mēs ir runājam par savs sūdiem uz puļķiem. Nu, ne tik daudz, bet nu jā. Ne tik daudz kā citās sērijās, kad mēs par sūdiem Labi, tas ir tikai nosaukums. Labi, paldies par klausīšanos, Paldies. skatīšanos, lai vai kā jūs mūs dzirdat. Un uz tikšanos. Nākamajā reizītē.